Esiet sveicināti radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Bībelē, Salamana mācītāja grāmatas 9. nodaļas 5. pantā rakstīts: Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst. Nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā. Tiem arī vairs nav ko algas gaidīt, pat viņu piemiņa aizmirstas. Ko šie vārdi īsti nozīmē? Vai tie nerunā pretī populāriem viedoklim par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves, vai ar pēdējo elpas vilcienu viss beidzas, vai arī ir cerība uz kaut ko vairāk? Šajā Adventistu vispasaules radioraidījumā jūs uzrunās mācītāji Āvo Štopis, Agris Bērziņš un Vilnis Latgals. Katrs no viņiem, balstoties Bībelē, izgaismo šo nozīmīgo tēmu no savas perspektīvas, daloties pārdomās par nāvi, par dvēseli un cerību, kas iesniedzas aiz kapa. Ko māca svētie raksti? Vai nāve ir visa gals vai tikai miegs? Un kāda ir Dieva dotā cerība cilvēkam? Patīkamu klausīšanos! Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Šodien vēlos kopā ar jums pārdomāt kādu tiešām ļoti svarīgu tematu, ļoti nozīmīgs temats, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Uz šo jautājumu cilvēks ir meklējusi atbildes cauri daudziem gadsimtiem. Laikam tāpēc, ka cilvēki ir meklējuši šīs atbildes, šodien mēs saskaramies ar ļoti daudz versijām. Kas tad notiek ar cilvēku, kad viņš pārstāj dzīvot virs šīs zemes, viņš pārstāj elpot un tiek atzīts, ka viņš ir miris. Ir daudz un dažādas šīs teorijas, domas un atziņas. Citi uzskata, ka cilvēka gars dodas pie Dieva, kaut kur debesīs viņš atrodas. Citi uzskata, ka viņš piedzīvo pārdzimšanu, jeb reinkarnāciju. Citi savukārt uzskata, ka cilvēka gars kaut kur nonāk veļu pasaulē. Tas ir latviešu seno pagānu dievturu pārdomas, kad ir veļi, kuri darbojās gan garu pasaulē, gan arī iesaistās šajā pasaulē, kurā vēl ir dzīvie. Bet centīsimies saprast, ko tad sniedz kā atbildi Bībele, Dieva svētais vārds, kas notiek ar cilvēku pēc nāves. Kāpēc mēs varam vērsties droši pie Bībeles, jo tas ir drošākais avots, kur smelties atziņu. 2. Timotejam 3.16 mēs lasām: Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai. Mums jāiegūst mācība par to, kas notiek pēc nāves, un Dieva raksti ir dievišķi iedvesti, lai mēs no tiem varam mācīties. Tādēļ izlasīsim dažas pāntus par to, ko Dieva vārds saka par nāvi. 146. psalmā no 1. līdz 4. pantam mēs lasam šādus vārdus: Aleluja, teiciet to kungu, mana dvēsele. Es slavēšu to kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam dievam, kamēr vēl še būšu. Nepaļaujieties uz dišciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar palīdzēt. Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tai pašā brīdī viņa nodomi aiziet bojā. Dziesminieks mums saka, ka kad cilvēka dzīvība tiek zaudēta, gars iziet no miesas, cilvēka ķermenis atgriežas pīšļos, jebšu viņam jākļūst par putekļiem, par zemi, un viņš apstiprina, ka visi cilvēka nodomi aiziet bojā. Tātad viņš saka, ka nekas nenotiek. Tāpat arī Salamans mums apstiprina šo Dāvida atziņu. Salamana pamācību 9. nodaļas 4. līdz 6. pants. Jo tik ilgi, kamēr kāds vēl pieder pie dzīvajiem, tik ilgi viņam ir kaut kas, ko cerēt. Dzīves suns tomēr ir vairāk vērts nekā nobeidzies lauva. Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst,
nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā. Tiem arī nav vairs ko algas gaidīt, pat viņu piemiņā aizmestas. Tik lab laiks mīlēt, kā ienīst un dzīves iekārēs degt viņiem jau sen pāri, un mūžībā viņi nepiedalās vairs ne pie kā, kas norisinās zemes virsū. Arī Salomons izsaka skaidru un nepārprotamu apgalvojumu, ka tas, kurš ir nomiris, neņem dalību nekādos procesos, kas notiek virs zemes. Ne virs zemes, ne kaut kur citur. Vecā derībā mēs atrodam oriģinālu valodā tādu vārdu kā šeola, kur kādreiz mēs tulkot kā elli, bet tas tā nav. Ar vārdu šeola vecā derībā tiek aprakstīts vieta, kur cilvēks nonāk, kad viņš nomirst, kad viņam ir jākļūst par pīšļiem, jeb jākļūst par zemi, jeb putekļiem. 115. psalma, 17. un 18. pants. Nemirušie slavēs to kungu, nec tie, kas nogrimuši klusuma zemē, bet mēs slavēsim to kungu no šā laika mūžīgi. Aleluja! Tā raksta dziesminieks. Klusuma zeme, jeb šeola, kaps, tas, kur nonāk cilvēks. Un kad viņš tur ir nonācis, viņš ir miris, viņš nepiedalās ne pie kā. Un arī Jesejas grāmatas 38. nodaļa 18. un 19. pants apstiprina šo pat atziņu. Ne jau apakšzemē slavē tevi, ne jau nāvē teic tavu slavu, un ne tie, kas apgūlušies kā pa tumsā, cer uz tavu patiesību. Nē, bet dzīvie, jā, dzīvie slavē tevi, tā kā es šodien. Arī šeit mums atklājas, ka tie, kas ir apgūlušies kā pa tumsā, viņi atrodas tādā stāvoklī, kad viņi neiesaistās nekādos procesos. Apostoļu darbu grāmatā mēs varam izlasīt 2. nodaļas 27. pantā šādus vārdus. Jo tu manu dvēseli nepametīsi pazemē, nec savam svētajam liksi redzēt satrūdēšanu. Šis pants ir atsauce uz Dāvida psalma 16. psalmu, 10. pantu, kas ir mesijāniskais psalms, kurš liecina par Kristu. Jo mēs zinām, ka Kristus, viņš piedzīvoja nāvi, bet viņš piedzīvoja augšām celšanos. Un viņš nepiedzīvoja to, ka viņam būtu jāredz satrūdēšana. Tātad, jo viņš augšām celās. Bet kas saistās ar citiem, kuri nomirst un iemiek un netiek augšām celti līdz šim brīdim, un līdz tam brīdim, kad Kristus nāks godībā, viņi vienkārši piedzīvo satrūdēšanu. Tā to mums atklāja Dieva vārds. Pārdomājot šos pāntus, šīs bībeliskās atziņas, es varu teikt, ka šis Dieva nodoms, ka cilvēks, kad viņš nomirst un ka viņš pārvēršas par zemi, ka viņš nevar piedalīties nekādos citos procesos, tas ir vislabākais variants, kas var būt priekš tā, kurš ir nomiris. Jo, ja mēs iedomātos, piemēram, šo populārāko apgalvojumu, ka cilvēks pēc nāves dodas debesīs un no debesīm noraugās uz zemi, uz saviem mīļajiem un tuvajiem. Tad viņam būtu jānoraugās uz pasauli, kur ir grēks, kur ir ciešanas, pašam atrodoties Dieva tuvumā un paradīzē. Bet vai tiešām paradīze priekš viņa būtu paradīze, ja viņam būtu jāredz savu tuvinieku ciešanas? Ja tiešām cilvēks, viņa gars, viņa apziņa nonāktu pie Dieva un darbotos debesīs un redzētu zemes varas darbus, tad cilvēkam paradīze kļūtu par moku vietu. Iedomājieties, jūs atrodaties skaistā ceļojumā, atpūšaties pie jūras, baudiet paradīzi virs zemes, bet tad jūs saņemat
kādu sliktu ziņu, ka kāds jūsu piederīgais ir smagi saslimis un viņam vajadzīga palīdzība, un jūs neko nevarat darīt. Tad tā vieta, kur jūs esat, kura iepriekš bija skaista, vairs jums nav aktuāla, jo jums ir svarīgāk būt līdzās ar saviem tuvajiem. Tāpat ir arī līdzīgi būtu, ja cilvēks būtu debesīs un raudzītos uz zemi un uz varas darbiem, kas tur notiek. Bet Dievs ir žēlīgs, un viņš ir izveidojis brīnišķīgu plānu, kā atrisināt visas pasaules problēmas, visas pasaules ciešanas. Un tiem, kuri ir nomiruši, Dievs ir licis viņiem iemigt dziļā miegā, dziļā atdusā un gaidīt uz kungu un viņa spēka parādīšanos. Jo Dieva vārdā mēs lasām 1. vēstulē Korintiešiem 2:9, bet tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējusi, ko ausis nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Kā iedrošinājumu vārdus noslēgumā vēlos lasīt no 1. vēstules Tesaloniķiešiem 4. nodaļas 14. līdz 18. pāntu. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, neko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Atskanot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei, tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņu, tiksim aizrauti gaisā pedavušos pretītam kungam. Tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem. Novēlu, lai Dieva žēlastība pavada katru vienu no jums, un lai Dieva vārda skaidrā mācība ir jūsu sirdīs. Amen. Kas ir dvēsele? Vai tā ir nemirstīga? Daudz cilvēku uzstāda šo jautājumu un ir jautājuši arī man. Un, lai atbildētu uz to, vēlos doties uz Bībeles pašu sākumu. Kā cilvēks tika radīts? Dievs varēja radīt cilvēku no zvaigžņu putekļiem vai no kāda zelta vai no kāda cita reta materiāla, bet Dievs cilvēku radīja no paša vienkāršākā, kas ir zemes virsū. 1. Mūzes grāmatā 2. nodaļā un 7. pantā mēs lasam, un Dievs, tas kungs, radīja cilvēku no zemes pīšļiem. Zinātnieki neapstrīd šo apgalvojumu, ka cilvēkam, kurš sver apmēram 65 kg, organismā ir tik daudz tauku, cik vajadzīgs, lai izgatavotu 7 ziepju gabaliņus. Tik daudz ogles, lai pietiktu 9000 zīmuļiem. Tik daudz fosfora, lai pietiktu 2000 sērkociņiem. Un tā varētu turpināt. Un arī ūdens, lai piepildītu 40 litru trauku. Cilvēka organisms sastāv tikai no tiem elementiem, kurus var atrast uz zemes. Cits pierādījums cilvēka izcelsmei no zemes elementiem ir barība, ko tas lieto. Viss, kas atrodams pusdienu galdā, ir nācis no zemes. No zemes pīšļiem cilvēks tika radīts, un ar tiem pašiem pīšļiem tiek uzturēta viņa dzīvība. Mēs varam ņemt vajadzīgos elementus un savienot pareizajās proporcijās, bet vienalga cilvēku radīt mēs nespējam. Cilvēks ir augsti gudrā Dieva radīšanas brīnums. Cilvēks ir viņa radības kronis, jo tika veidots Dieva līdzībā. Radītājs ne tikai savienoja vajadzīgos elementus, viņš iepūta
dzīvības dvašu nedzīvajā ķermenī. Un šajā pašā tekstā, 1. Mūzes 2. nodaļas 7. pantā mēs lasām, un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli. Pamatojoties uz lasīto, mēs varam sastādīt tādu vienkāršu vienādojumu. Zemes pīšļi plus dzīvības dvaša, kas ir Dieva dota, vienādības zīme, dzīva dvēsele. Mēs šo vienādojumu varam ilustrēt ar dēļiem un skrūvēm. Zemes putekļus varētu simbolizēt dēļi, kas nāk no zemes, un elpa varētu simbolizēt skrūves, kas nāk no Dieva, dzīvības avota. Un dzīvā dvēsele tā ir, kad dēļus saskrūvē ar skrūvēm, un rezultāts ir kaste. Tas ir tas rezultāts. Vienmēr ir bijuši tādi cilvēki, kas domā, ka mēs kā gari kaut kur lidināmies un tad ielecam ķermeņos, bet gars ir vienkārši elpa no Dieva, Dieva dvaša. Dievs ir dzīvības avots, nevis kāds lidojošs gars. Kaste pat neeksistēja, pirms mēs salikām dēļus ar skrūvēm kopā. Ādams un Ieva nepazina viens otru kādā iepriekšējā dzīvē, viņi neeksistēja, pirms Dievs pats viņus izveidoja no zemes putekļiem. Viņš tiešām, Dievs darbojās kā tēlnieks un iepūta viņos dzīvību. Radīšanas brīdī cilvēks nesaņēma kādu dzīvu dvēseli, bet viņš kļuva par dvēseli. Un kad Dievs iepūta savu dvašu nedzīvajā ķermenī. Dzīvības dvaša, tas ir vārds ruach ebreju valodā, elpa, vecajā derībā minēts 379 reizes. Tomēr nekur no daudzajām vietām netiek teikts, ka šis vārds būtu kaut kādā veidā atdalīts no cilvēku un spētu domāt, rīkoties vai just. Kad Dievs dod šo elpu, ruach, cilvēks dzīvo. Kad viņš atņem savu elpu, cilvēki mirst zvēri. Interesants teksts ir Salmana mācītāja 3. nodaļā no 19. un 20. panti. Tiešām kāds ir cilvēku, tāds pats ir arī dzīvnieku liktenis. Kā viens tā otrs mirst, visiem ir viena dvaša, un cilvēks nav pārāks par dzīvniekiem. Visi noiet vienā vietā, visi viņi ir cēlušies no pīšļiem, un visi atgriežas atpakaļ pīšļos. Šo Dieva dvašu varam salīdzināt arī ar tādu elektrisko strāvu. Kad strāvu ieslēdz, spuldzē rodas gaisma. Un mašīnā spēks. Tā vienmēr ir tā pati strāva. Cilvēks un neskaitāmās dzīvnieku sugas dzīvo, kamēr Dievs tiem dod dvašu. Ja Dievs dvašu paņem atpakaļ, tad cilvēks un dzīvnieks sairst putekļos, un viņi kļūst atkal par zemi. Tātad viss cilvēks ir dvēsele, un dvēsele nozīmē šī dzīvā būtne. No kurienes radās doma par nemirstīgu dvēseli? Dievs cilvēku radīja mūžīgai dzīvei, bet brīdināja, ka tad, ja tas ēdīs no aizliegtā koka, viņš mirs. Turpretī Sātans Ievai sacīja, jūs mirt nemirsit. Kuram jūs šodien ticat un kuram gribētu ticēt? Vai Dievam, Dieva teiktajam vai Sātana teiktajam? Pašā sākumā cilvēks, šis Dieva bērns, mantoja no Dieva dzīvību, ne nāvi. Ja Ādams būtu paklausījis Dieva gribai, viņa svētajam likumam, tas nekad neuzzinātu, kas ir nāve.
Bet cilvēks grēkoja, viņš pazaudēja tiesības uz mūžīgo dzīvību un kļuva mirstīgs. Bībele saka, ka cilvēka dvēsele pakļauta nomiršanai. Ecehēla grāmatā 18. nodaļā 4. pāns: redzi, visas dvēseles pieder man, kā tēva, tā dēla, abas pieder man, kura dvēsele grēko, tai jāmirst. Mēs redzam, ka dvēsele ir mirstīga. Citur Bībelē mēs neatrodam vārdu nemirstību, izņemot, kur par pašu Dievu ir teikts 1. Timoteja 6. nodaļā 15. un 16. pāns, ko savā laikā darīs redzami svētais un vienīgais valdnieks, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs, kam vienīgam ir nemirstība. Un viņš nemirstību piešķirs tikai atpestītiem pie Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Tātad ideja par nemirstīgu dvēseli nāk no paša Dieva pretinieka Sātana, un tie cilvēki, kuri netic Dievu teiktajam, šīs domas ir paturējuši un pat dažādi attīstījuši. Grieķu filozofija, Platons, gnostiķi, un šīs domas ir pagāniskas. Bībele runā par dvēseli kā par visu cilvēku. Viss cilvēks nomirst, un viss cilvēks atkal ceļas augšā, kad Jēzus Kristus nāk, kad Jēzus Kristus modinās cilvēkus no nāves. Augšām celšanās un mūžīgā dzīvība ir lielākais no visiem brīnumiem un reizē arī noslēpumiem. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā mēs varam lasīt stāstu par Jēzus draugiem Martu, Mariju un Lācaru. Tad abas māsas sūtīja viņam ziņu: Kungs, tu redzi, tas, ko tu mīli, guļ slims. Jēzus to dzirdējis sacīja: šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Bet Jēzus mīlēja Martu, viņas māsu un Lācaru. Saņēmis ziņu, ka tas ir slims, viņš vēl 2 dienas palika tajā vietā, kur viņš atradās. Un tikai pēc tam viņš saka mācekļiem: iesim atkal uz Jūdeju. Mūsu draugs Lācars aizmidzis, bet es eju viņu modināt. Mācekļi viņam sacīja: Kungs, ja viņš aizmidzis, tad viņš izveseļojies. Bet Jēzus to bija sacījis par viņa nāvi. Viņi turpretim domāja, ka viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka: Lācars nomiris. No šī Bībeles fragmenta mēs redzam, ka Jēzus nāvi raksturo kā miegu, un viņš dodās, lai Lācaru uzmodinātu. Turpinājumā Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā mēs varam lasīt: Tad Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris. Bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Jēzus viņai saka: tavs brālis celsies augšām. Marta saka viņam: es zinu, ka viņš celsies augšām, kad mirušie celsies augšām pastarā dienā. Jēzus viņai sacīja: es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs vairs nemūžam. Vai tu to tici? Viņa saka: jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Turpinot lasīt Jāņa evaņģēlija 11. nodaļu, mēs uzzinām, ka Lācars tika uzmodināts Dieva varenajā augšām celšanās spēkā. Bet reizēm ir grūti brīži, sarežģīti apstākļi un ticības pārbaudījumi, un arī Jānis Kristītājs kādā brīdī sūtīja savus mācekļus pie Jēzus ar jautājumu. Par to mēs varam lasīt Mateja evaņģēlija 11. nodaļā. Un kad Jānis cietumā par Kristus darbiem dzirdēja, viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un lika viņam sacīt: vai tu esi tas, kam jānāk, jeb vai mums citu gaidīt? Jānim cietumā radās šaubas.
Viņš pats bija paziņojis, ka Jēzus Kristus ir Mesija, Dieva jērs, Dieva dēls, vecās derības pravietojuma piepildījums. Un tagad nokļūst cietumā, spaidos, grūtībās, nāves draudu priekšā. Jāņa pēkšņi pārņēma šaubas, un viņš sūta savus mācekļus pie Jēzus. Un Jēzus viņam atbilda. 4. pants. Un Jēzus atbildēja Jāņa mācekļiem un sacīja: Noeita un atsakat Jānim, ko jūs dzirdat un redzat. Jeb citiem vārdiem sakot, lieciniet par to, ko jūs redzat Jānim. Un Jēzus turpina: akli redz, tīzli iet, spitālīgi top šķīsti, kurli dzird, miroņi ceļas augšām, un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts, un svētīgs ir, kas pie manis neapgrēcinājis. Jāņa mācekļi redzēja savām acīm lietas, kas parasti nenotiek, un Jēzus tās visas uzskaitīja. Jā, patiešām akliem tiek atgriezta redze. Kroplie cilvēki, kas nespēja paiet un pakustēties, pēkšņi skrien un slavē Dievu. Spitālīgie, šim nabaga bezcerības apņemtie cilvēki, viņi top šķīsti, var atgriezties ģimenēs, sabiedrībā. Un pat kurlie dzird un vēl vairāk mirušie ceļas augšām. Un kas vēl ir pārsteidzoši, nabagiem, atstumtajiem, bezcerībā esošajiem tiek sludināta prieka vēsts. Un Jēzus saka: svētīgs, kas nepiedzīvo ticības zudumu. Spēcīgs arguments, arī mūsu pieredze, mūsu ticības pieredze, var būt kādam cilvēkam, kurš ir nonācis šaubās, bezcerībā, izmisumā. Jēzus pats apliecināja: es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos arī, ja mirs. Vai Kristus uzmodināja Lācaru? Jā, mēs tam ticam. Tur bija 1000 liecinieku. Vai tu tici, ka redzēsi Dieva varenību? Vēl kāda neaizmirstama liecība, par kuru varam lasīt Mateja evaņģēlija 27. nodaļā. Bet no 6. stundas tapa tumšs pa visu zemi līdz 9. stundai, bet Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī un izlaida savu garu, un redzi, tempļa priekškars pārplīs no augšas līdz apakšai 2 gabalos. Zeme trīcēja un klintis šķēlās, un kapi atdarījās, un daudzu svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšām. Cik ir daudz? 2, 4, 6. Droši vien tie ir 10 un 100 cilvēku. Un tālāk Mateja evaņģēlijā mēs lasām, un šie augšām celtie cilvēki izgāja no kapiem pēc Jēzus augšām celšanās. Viņi nāca svētajā pilsētā un parādījās daudziem, un šeit atkal ir turpinājums: daudzi mirušie augšām cēlās, un daudzi viņus redzēja, daudzi satikās ar saviem mirušajiem tuviniekiem. Bet atgriežoties pie krusta, ir rakstīts, kad virsnieks un tie, kas bija pie viņa, kas apsargāja Jēzu, redzēdams zemestrīci un visu, kas notika, ļoti izbijās un sacīja: šis patiesi bija Dieva dēls. Jēzu Kristu pēc augšām celšanās satika vairāk kā 500 cilvēku vienā reizē. 40 dienu laikā, kad viņš uzturējās šeit virs zemes, tie droši vien bija cilvēki 1000, kas viņu redzēja, varēja pat aptaustīt, pieskarties viņam. Un arī 2 eņģeļi pie Jēzus pacelšanās debesīs, kas bija klātesoši mācekļiem un cilvēkiem, kas bija sapulcējušies, apliecināja, ka šis pats Jēzus, kā jūs viņu redzat debesīs aizejam, tāpat nāks. Mirušo augšām celšanās Bībelē ir saistīta ar Jēzus Kristus otro atnākšanu. 1. vēstulē Tesaloniķiešiem 4. nodaļā apostols Pāvils raksta: mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām, balstoties uz mūsu Kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši, jo pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs atskanot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvē vēl, kas pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim pacelti gaisā, pretīm tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem.
Bībele saka, grēka auga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Un Dieva mīlestība ir tā, kas nodrošina šī apsolījuma piepildījumu. Un tādēļ es vēlos noslēgt ar vārdiem no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. panta. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tici, un tu redzēsi Dieva varenību. Tici, un tu piedzīvosi Dieva augšām celšanās spēku arī savā dzīvē. Āmen. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!